Daugavpils un Šauļu universitātes zinātnieki piedāvā izglītojošu filmu par invazīvajiem organismiem. Spānijas kaigliemeža zinātniskais nosaukums ir Arion lusitanicus. Pirmo reizi Latvijā šī suga konstatēta 2008. gadā Pastendē. Otra zināmā atradne ir Jelgava. Sugas dabiskais izplatības apgabals atrodas Eiropas dienvidos. Tā ir Ibērijas pussala. Pirmo reizi Eiropā ārpus dabiskā izplatības apgabala Spānijas kaigliemezs bija konstatēts 1975. gadā Zviedrijā. Dažu desmitu gadu laikā suga ir izplatījusies gandrīz visā Eiropā. Spānijas kaigliemeža izplatīšanās ārpus Ibērijas pussalas ir notikusi ar cilvēka palīdzību. Tiek uzskatīts, ka šī suga citās vietās ir nokļuvusi ar stādiem un stādu materiālu. Visbiežāk ar stādu materiālu pārved gliemežu olas un to mazuļus. Ibērijas pussalā Spānijas kaigliemezis ir sastopams relatīvi reti. Iespējams, tas ir tāpēc, ka klimats šajā reģionā ir sauss un karsts, kā arī vairāk ir to dabisko ienaidnieku. Siltas ziemas un mitrākas vasaras ir veicinājušas šīs sugas izdzīvošanu un masveida savairošanos arī citos Eiropas reģionos. Valstīs, kurās notikusi Spānijas kaigliemeža ekspansīva izplatīšanās un savairošanās, suga ir radījusi ekonomiskas un sociālas problēmas. Šie kaigliemeži barojas ar augiem un ēd praktiski visas lakstaugu sugas. Tie apdraud lielāko daļu agrokultūru, it īpaši kartupeļu un zemeņu stādījumus. Centrāla Eiropā Spānijas kaigliemezis ir visbīstamākais lauksaimniecības kaitēklis. Reģionos, kur suga ir masveidā sastopama, ir ļoti grūti vai pat neiespējami pārdot zemi vai māju. Īpašuma cenas šajās vietās ir ļoti zemas. Spānijas kaigliemezis apdraud arī vietējās kaigliemežu sugas. Hibridizācijas rezultātā tās asimilējas un ar laiku izzūd. Izstiepies Spānijas kaigliemezis ir 7 līdz 14 cm garš. Ķermeņa krāsa visbiežāk ir brūngani netīri pelēkzaļa vai ķieģeļkrāsā. Ir arī brūnganāki vai pelēcīgāki īpatņi. Ķermeņa virsmas struktūra labi saskatāma. Raksturīgi lieli iegareni kārpiņveida izcilnīši. Šie kaigliemeži dzīvo 1 gadu. Tie ir hermafrodīti. Vienas vasaras laikā viens gliemezis izdēja apmēram 400 olas. No tām 3 līdz 3,5 nedēļu laikā izšķiļas jauni kaigliemeži, kuri ļoti daudz ēd un ātri aug. Pārziemot var gan olas, gan mazuļi. Komposta kaudzes ir vispiemērotākā vieta to pārziemošanai. Aktīvi tie ir naktī. Lietainā laikā tos var novērot arī dienā. Pa dienu Spānijas kaigliemeži uzturas ēnainās un mitrākās vietās, arī zem dēļiem vai citām plakanām virsmām. Varbūt sastopams dārzos, apstādījumos, pļavās, sējumos un stādījumos.